Mūsdienīga medicīna nav iedomājama bez modernām tehnoloģijām. Lai pacientiem nodrošinātu vēl drošāku un precīzāku ārstēšanu, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ieviestas jaunas iekārtas un risinājumi. Tās ir daļa no atveseļošanas fonda projekta, kura īstenošanā slimnīcas attīstībā ieguldīti gandrīz 4 miljoni eiro. Lielākas iespējas ārstēt pacientus, drošāks darbs mediķiem un mūsdienīgāks aprīkojums – tāds ir 4 gadu laikā īstenotā projekta rezultāts, kura laikā atjaunota gan slimnīcas infrastruktūra, gan medicīnas tehnoloģiju bāze. Projekts aizsākās jau 22. gadā, un tā sākotnējās izmaksas bija aptuveni 2 miljoni, taču 25. gadā mums izdevās iegūt papildu finansējumu no atveseļošanas fonda aptuveni vēl 2 miljonus. Un līdz ar to mums bija iespēja veikt ļoti būtiskas iegādes tieši medicīnas tehnoloģiju bāzes papildināšanai, gan nomainot vecās iekārtas, gan iegādājoties jaunas, inovatīvas iekārtas, lai varētu attīstīt arī jaunu pakalpojumu sniegšanu. Būtiskas investīcijas ir veiktas arī tieši oftalmoloģijas profilā. Kurzemes acu centram ir iegādāts gan operāciju iekārtas, gan iekārtas ambulatorijiem kabinetiem, gan Ventspilī, gan Talsu un Kuldīgas filiālēm. Mēs esam iegādājušies gan jaunu skābekļa tvertni, tādējādi mēs neesam atkarīgi no piegādātājiem, jo iepriekš mēs nomājām šo tvertni, gan arī ir atjaunota būvdarba līguma ietveros visa medgāzu iekšējā sistēma, visi inženieru tīkli, un šī sistēma ir kļuvusi daudz drošāka. Lielākā daļa investīciju, vairāk nekā 1 miljons eiro, novirzīta mugurkaula ķirurģijas attīstībai. Operāciju zālē uzstādīta moderna navigācijas sistēma, jaunās paudzes rentgens un cits aprīkojums, kas ļauj operācijas veikt vēl precīzāk un drošāk. Šī iekārta un šī iekārta, tas ir principā viena sistēma. Ja? Tas ir 3D rentgens, ja? To, ko mēs saucam par intraoperatīvu datortomogrāfiju. Ja? Šī sistēma, šis te monitors un šīs te acis, kuras mēs te redzam, ja, tā ir tā saucamā navigācijas sistēma. Rentgens sistēma tiek izmantota atsevišķi. Viņa nav jāizmanto tikai un obligāti navigācijas sistēma, bet priekš navigācijas sistēmas ir vajadzīga šī sistēma, ja, lai mēs varētu. Kā tas notiek? Mums ir pacients. Ja? Teiksim, mums ir liela operācija, kurā mums jāliek skrūves, implanti iekšā. Ja? Un, lai to izdarītu maksimāli precīzi, mēs izmantojam datortomogrāfiju, jeb 3D rentgenu, ja? Un navigācijas sistēmu. Mūsu pacients, kurš principā ir kā reference, ja? Kur tālāk mēs redzam, ar speciālām ar zondēm, ar speciāliem instrumentiem, ka mēs principā mēs redzam 3D, kur mēs esam un kā mēs pozicionējam skrūvi, kurā vietā ar kādu leņķi. Uz lielām operācijām, kur ļoti daudz skrūves, kur ir, ja, tas vienkārši tā ir neatņemama sastāvdaļa, kur mēs izmantojam regulāri. Operāciju zāles aprīkojumu papildinājis arī specializēts operāciju galds. Šī galda modelis ir ļoti, varētu tā teikt, speciāli domāts mugurkaula ķirurģijai. Ja? Kāpēc? Jo viņam sanāk, viņš fiksējās ar vienu kāju, un tā kāja ir stūrī. Ja? Sanāk, ka viņš veido vienkārši tādu kā plakni, kurai var tikt apakšā cauri. Ja? Jo ar standarta galdiem, kuri ir principā lielākā daļa no tā galda konstrukcijas ir no metāla, ja? Un tā kāja vēl ir pa vidu tam galdam, ar kuru viņš ceļās augšā un uz leju. Ja? Lai iebrauktu ar šo milzīgo mašīnu iekšā, un lai tā mašīna varētu vēl tikt viņam aprotēt cauri praktiski no augšas līdz pat lejai, ja? Viņš laiž cauri rentgena starus, viņš no karbona, oglekļa šķiedras. Principā visā savā garumā mēs varam braukt iekšā ar rentgenu, un rentgena stari iet viņam cauri, mums ir tīra bilde. Daļa projekta veltīta arī slimnīcas tehniskās infrastruktūras modernizācijai, kas ikdienā nav redzama pacientiem, taču ir būtiska drošai ārstēšanas procesa norisei. Mūsdienās slimnīca bez IT infrastruktūras nevar iztikt. Tā ir diezgan svarīga sastāvdaļa kopējā slimnīcas infrastruktūrā.
jo ir dažādi izmeklējumi, pieraksti un ļoti daudz darbības ar datiem. Un dati, protams, ir jāsaglabā droši, gan lai nebūtu nesankcionēta piekļuve, gan arī lai būtu rezerves kopijas. Līdz ar to, lai stiprinātu arī šo IT infrastruktūru, projekta ietvaros tika iegādāta servertehnika, datu masīvi, rezerves diski, papildu diski, jo jāatzīst, šis datu apjoms, kas ir slimnīcā uzkrājās, ir ļoti apjomīgs. Visi izmeklējumi rezultāti, bildes un tā tālāk. Tika iegādāts arī jauns ugunsmūris, kas pašlaik tiek konfigurēts, līdz ar to mūsdienās tā kibertelpa ir diezgan bīstama, teiksim tā, un attiecīgi prasās arī atjaunot. Pārmaiņas izjūt arī pacienti. Slimnīcā gandrīz pilnībā atjaunots gultu fonds, ieviešot elektriski regulējamas gultas, kas uzlabo pacientu komfortu un vienlaikus atvieglo personāla ikdienas darbu. Slimnīcā uzsver, ka īstenotās investīcijas stiprina ārstēšanas kvalitāti, pacientu drošību un rada stabilu pamatu mūsdienīgai veselības aprūpei visā Ziemeļkurzemes reģionā.